Pirms kādas nedēļas viens no maniem dzīvokļu biedriem devās iepirkties, un viņi tagad ir baigās sajūsmā par to, kā es te gatavoju, viņiem liekas, ka tas viss ir baigās glamūrs. Džeks iet uz veikalu un prasa, ko vajadzētu nopirkt, lai es varu visu kaut ko gatavot. Un visvieglāk un parasti arī vislabāk izdodas visādi salāti, kur pamatā ir jābūt kaut kādām zaļām lietām. Tur spināti, tās salātlapas, rukoli, visi šie zaļie sūdi. Un es viņam pasaku, lai viņš nopērk ritīgi daudz kaut ko zaļu. Viņš saka, ok. Un tā viņš nopirka kaudzi ar brokoļiem. Piebildīšu, ka brokoļi ir viena no maniem nemīļākajiem dārzeņiem, jo viņiem tā garša ir diezgan nekāda. Un tikai tāpēc, ka man nepatīk mest ārā kaut kādas ēdienu sastāvdaļas, jo tas vienkārši nav smuki. Tikai tāpēc es šodien ķeršos klāt pie tiem brokoļiem un pagatavošu brokoļu žopu. Pirmais sīkums, ko mēs liksim klāt brokoļu biezžopai, ir kāds kartupelis. Jo, kā man apmācīja māsa, kā tur bija, tad baigi cietā kā akmens paliek tā žopa vai... Kaut kas tur bija, viens kartupelis esot jāpieliek. Es likšu klāt šo kartupeli. Tagad es mizoju kartupeli. Tie, kas paši to nav sapratuši, tie ir dalbajobi. Paveitē var redzēt, kādos gabaliņos es griežu. Redz tādos plānos diezgan, lai ātri izvārās. Šai žopai forši ir tas, ka to var gatavot 2 cēlienos. Patiesībā tā lieta, kas man visvairāk nepatīk gatavošanā, ir tas, ka paliek garlaicīgi. Ar šo žopu ir tā, ka no sākuma var savārīt brokoļus ar kartupeļiem, tad viņus sablenderēt, un tad var kaut vai 3 stundas gaidīt, beigās pielikt saldo krējumu un ķiplokus, ko es arī likšu, un arī grūbas, un tad uzsildīt un ir gatavs. Un tā kā es nezinu, cikos man mājās būs džeki, tad tā es arī darīšu, ka es no sākuma kartupeļus un brokoļus savārīšu, un tad, kad viņi nāks, tad pēdējās 5 minūtes tur nobeigšu to darbiņu. Šeit ir 3 milzīgi brokoļi. Un ziniet, patiesībā tik milzīgi, ka es paņemšu vēl vienu kartupeli. Šeit arī nevajag bīties no maziem gabaliņiem, lai tikai ātri uzvārās tas viss sūds. Jā, es saslapināju datoru, nekas. Ko paliek no brokoļu šitāds pāri, sauksim to par pimpi un liksim miskastē. Tā. Tagad brokoļi ir sadalīti gabaliņos, kartupeļi sagriezti. Tā arī sanācis, ka pilns lielais katls, kā redzat. Man māsa teica tā, ka vajag uzmanīties, lai nepielai pa daudz ūdeni. Jo tad, ka sablenderēs, varbūt būs pa šķidru, bet es domāju tā, ka tagad es jau varu tur līdz augšā liet to ūdeni. Tad, kad es sākšu blenderēt, tad es nolaišu to ūdeni nost, atstāšu ritīgi maz. Un tad, ja būs pa biezu un vajadzēs vēl ūdeni, kas tam man pielaišu arī, Kurš te hidroloģiju mācās? Es vai tu?
Nu tā, ūdens pielietas liekam tik uz uguns, jo kā jau sena tautas paruna vēsta, uguns ar ūdeni iet kopā. Šitais ir labs. Es ar karoti bakstīju brokoļus, bakstīju, līdz tajos brokoļos atradu tārpu. Diezgan kruti, vai ne? Nu, no vienas puses tur, cik pretīgi, kas tur, ja? Bet no otras puses man ir prieks par to, jo tas nozīmē, ka tie brokoļi nav tik šausmīgi nedabīgi un tik šausmīgi plastmasas. Un tagad man tos brokoļus pat mazliet mazāk bail ēst. Varbūt tur būs vēl kāds tārps līdzīgs šitam, bet, es jau sablenderēšu tāpat visu, es neticu, ka tas varētu būt kaut kas šausmīgs. Tārps ir, viņš tāpat beigts. Galvenais jau, lai nerunā. Tagad ir pienācis tas moments, kad brokoļi ar kartupeļiem, kas tur ir apakšā, varbūt, ka varētu būt gatavi. Ir pagājušas apmēram 20 minūtes, bet tā uz aci jau nepateiksi. It kā visa virtuve smaržo pēc brokoļiem. Un kā es pārbaudīju, vai ūdenī es esmu piemetus pietiekoši daudz sāls. Tas ir jādara tā. Ir ar to karoti jāpabaksta tas, kas tur vārās. Jāpaskatās, vai vēl kāds tārps nav un tādā garā. Un tad karoti jāizņem ārā. Jāgaida, kamēr karota atdziest, un tad vienkārši jāpagaršo tā pati karote. Un, ja karote garšo pēc tādas viegli iesvīdušas ādas, tad viss ir kārtībā. Tad tas ir tieši tas, ko es vēlējos sasniegt. Es gribu, lai zupa garšo pēc viegli iesvīdušas ādas ar ķiplokiem. Tagad mums ir jāpārbauda, vai ir pienācis laiks ņemt zupu no uguns. Pagaidām tā gan nav nekāda zupa un tāpat nav žopa. Tur vienkārši vārās visādi sūdi. Un skatāmies, vai te kaut kas drūp ārā. Īstenībā jā. Tagad es noliešu lielāko daļu ūdens nost, jo es negribu, lai sanāk tā, ka ūdens ir par daudz. Jo, ja būs par daudz, tur vairs neko nevarēs izdarīt. Ja būs par maz, varēs ūdeni pielikt vēl. Un tad, kad te tvaiki ceļas augšu, tad vispār neko nevar saprast, cik dziļi tas ūdens ir un kas, jo neko nevar redzēt. Es noliešu. Es noliešu vēl. It kā kaut kā līdz puskatlam ir tas ūdens, bet es noliešu vēl. Šķiet, ka it kā vajadzētu būt normāli, bet es tomēr bišķiņ bīstos. Baigi labi, šitais te blendera vats stieps tieši šitik tālu. Tas nozīmē, ka man studija mazliet ir jāpārkārto. Labs. Es atvainojos, ka filmējot šito te visu un tā, filmējot kaut ko es daru, man neviļus sanāk arī filmēt savus krūdus, bet es taču citādi nemāku. Redziet, tagad tā konsistence šitāda te, it kā baigi biezais, tāpēc es domāju, ka es pilnīgi mierīgi varu pieliekt vēl ūdeni. Tagad konsistence ir pavēja šāda. Man liekas, ka arī bišku par biezu priekš supas. Tāpēc pildam glāzes. Šis, starp citu, ir mirklis, kad šovu skatītāji drīkst piepildīt arī savējās glāzes. Un
Gaumes var būt dažādas, bet vislabākā, protams, ir mana. Un mana gauma saka, ka šī ir pietiekoši laba konsistence zupai. Šeit man ir sagrieztas 5 cesnāku daiviņas. Nu, nevis sagrieztas, bet nomizotas. Tagad esmu sagriezījuši, lai mestu klāt žopai. Cesnāki ir sagriezti, metam iekšā žopā. Ar tādiem sīkumiem kā grūbas vai kaut kādas sēklas ir baigi forši tas, ka, ja piebar kaut ko tādu beigās ēdienam, uzreiz tāda sajūta, ka pavāri zina, ko viņi dara. Un viņi rūbī nianses. Un grūbas, tā ir maza niansīta. Un tikko kā pieliek kaut kādu tādu sīkumu klāt ēdienam, uzreiz šķiet, ka baigi profesionāli pavāri. Tāpēc es devāju grūbas brokoļos. Piebēru 2 saujas. Nu, manas 2 ir tā kā normāla cilvēka pussauja. Davai bēršu vēl. Kā es zināju, ka vēl jāber, es pamaisīju un tad iesmēlu lielo karoti. Un tajā lielajā karotē nebija nevienas grūbas, tāpēc es izdomāju, ka ir par maz. Gribējās, lai kāda būtu. Buļā, baigi labi. Točni baigi labi. Piebērsim klāt arī dilles. Kā dara profesionāls pavārs? Profesionāls pavārs visādus zāļumus un salātus plēš ar rokām. Jā, bet tiešām baigi garšīgi. Ja tas džeks būtu atnācis vēlāk un zupu būtu paspējis atzist, pirms es pielieku saldo krējumu, tad es vēl sildītu, bet viņš atnāca burtiski tūlīt. Un tagad pēdējā lieta ir pielikt klāt garnelītes. Nu, un beigās tas izskatās šādi.